Klausies, pirms dažiem gadiem, Ģir, tu man teici, ja tu vispār domā par pozitīvas attīstību, tad galvenokārt domā tehnoloģiju virzienā. Es atceros, vienā no pirmajiem gadiem, piemēram, video ekrāni bija tāds, es vēl pats smējos, tāds mazas strēmelītes, tāds pielikuši džeki, lai būtu, kur reklāmas, droši vien sponsors atrādīt, jo tur redzēt viņos nevarēja gandrīz vai neko. Bet vai tiešām tas ir tā, ka festivāls aug katru gadu arī tehnoloģiski? Noteikti aug. Viņš varbūt neaug tik strauji, kā gribētos, jo tās iespējas viņam augt ir, tur ir vēl uz ko tiekties, bet tas ir ļoti labi, jo nav jēga dažos gados uzbūvēt pašu lielāko skatuvi vai to visu padarīt tik lielu, ka tad tiešām ir grūti. Bet katru gadu mēs tās lietas, jo nav jau runa pa vienu skatuvi, redz, festivālā. Tur jau ir vēl tas moments, kad festivālā, ja tas būtu tikai viens objekts, pēc kā tu mēri to izaug. Tas, kur visvairāk var redzēt, kā festivāls aug, piemēram, elektrības jauda katru gadu, cik vajadzīgi ģeneratori un cik daudz degvielu katru gadu sadedzina. Vai, piemēram, cik izved atkritumus vai citas lietas. Un, protams, ka tad, kad tu redzi šos lielumus un rēķinus, tad tu ļoti redzi, kā no gada uz gadu tas auga.